Os occipitāle govī atrodas šajā vietā, šajā, un šis ir foramen magnum. Tālāk iedalās os occipitāle 3 daļās. Squama occipitāle, occipitalis, tā ir šī daļa, šī te lūkdaļa. Tad ir pars lateralis, kas ir lūk šī daļa, pa šuvīti skatāmies, ieskaitot izaugumu un kondili. Un otra ir šajā vietā, ieskaitot izaugumu un kondili. Un ir vēl pars basilaris, kura atrodas šajā vietā. Uz pars basilaris izšķir impressio medullaris, ko mēs redzam no ārpuses šajā vietiņā, dorsālajā pusē, un dorsālajā pusē rostrālajā galā ir impressio pontina. Šim os occipitāle. Tālāk uz pars lateralis atrodas condylus occipitālis. Šie ir 2 kondili, kuri savienojās ar atlantu pirmo kakla skriemeli, un processus jugulāris, kuri govī arī ir diezgan izteikti šie te 2 izaugumiņi. Uz pars lateralis fossa condylāris verticalis. Šajā bedrē, šajā bedrītē, atverās kanālis nervus hypoglossī. Tūlīt iemācīšos parādīt. Lūk, šie te 2 caurumiņi. Šie te, var redzēt, video var redzēt caurumiņus. Vienā no tiem atverās kanālis nervus hypoglossī. Vai arī abos. To man stāstīja. Tad pie squama occipitalis pieder protuberantie occipitalis externa. Tas ir šis te lūk paguriņš, kurš ir uz ārpusi izliekts. Tad kristanuhe, govī kristanuhe vietā ir linea nuhe. Tā ir šī te līnija. Jo šajā vietā beidzās squama occipitalis